Labdien! Kas tu tāds esi? Labdien! Kas es esmu? Es esmu upata. Es esmu Tofiks. Es esmu citplanētietis. Bet tu zini, kur tu atnāci? Ot, es nezinu. Šis ir bērnu dārs, Tofik. Bērnu dārs? Mieliski! Nāc man līdzi, es tev visu parādīšu. Jā. Šeit ir mūsu vadītājas kabinets. Labdien! Tofik, es gribu tevi iepazīstināt ar mūsu vadītāju. Viņu sauc Jeļena. Jeļena! Esmu priecīgs jūs redzēt. Mani sauc Tofiks. Labdien, Tofiks! Labdien. Es arī ļoti priecīga tevi redzēt. Es esmu atgriezos uz zemes. Tu esi atgriezies uz zemes? Jā. Nu redz kā, un es tev parādīšu vēl arī kaut ko citu, iesim tālāk. Jā. Atā, Tofik! Atā! Nāc pie mums ciemos! Jā. Nāc, es tev visu parādīšu. Uz veselību! Ilona, pavedi man! Wow! Paskaties, Tofik! Stop, Ilona! Kāpēc tik tukša grupā? Kur ir visi bērni? Tu zini, Tofik, bērni ir zālē. Viņi kopā ar skolotāju Lieni dzied un dejo un mācās latviešu valodu. Pagā! Kāda Liene? Mana Liene? Laikam! Tad man jāskrien! Atā! Nu ko, iemācīsimies dziesmu par bitīti? Jā! Kā ir bitīte krievu valodā? Pčolačka. Ksuša, parādīsi, kā bitīte lido? Kā bitītei spārniņi kustās, kad bitīte lido? Un ko bitīte vēl dara? Bzz, drusciņ tā dūc, vai ne? Bzz. Ļoti labi. Visiem ir skaidrs, kā bitīte lido. Nu ko? Dziedam kopā dziesmu par bitīti. Kā tad bitītei dārziņā gāja? Spēlējam? Aiziet! Kas dārzā, bitīt rožu dārziņā. Kas dārzā, bitīt rožu dārziņā. Ložņā bitīt, caru zāriem, caru zāriem, caru lapu. Labdien, Liene! Labdien, bērni! Labdien! Es esmu priecīgs, ļoti priecīgs jūs redzēt! Nē, es neticu tam, ko es redzu. Jā, es esmu! Tofik! Jā! Mans draugs Tofiks ir atgriezies! Jā! Nu! Bet tu vēl atceries, kā runāt latviešu valodā, Jā. un tas ir galvenais. Jā, turpinājam, jā? Mācīsimies tālāk. Mēs turpināsim mācīties? Jā. Nāc, es tevi samīļošu, es tik ilgi neesmu tevi redzējusi. Buča? Auģina kāja! Lūdzu, paņemiet mani uz rociņas! Kā tevi sauc? Mani sauc Liena. Liena! Jā. Tofik, saki, ļoti patīkami. Ļoti patīkami. Man arī. Kur tu dzīvo, Liena? Es dzīvoju Latvijā. Latvijā? Kādā valodā audzinātāji tev atbildēja? Latviešu? Latviešu. Bet kādā valodā tu runā uz savas planētas? Marciešu valoda. Marsiešu valodā? Jā. Un no kurienes tu esi? Es esmu citplanētietis. Vēl tu, Tofik, vari teikt, es esmu marsietis. Marsietis. Ļena tev teica. Es esmu marsietis. Jā. Bet es esmu latviete. Ļoti labi. Jūs esat iepazinušies? Latviete ir tautība, ja? Tautība, latviete.
Tava tautība marsietis. Tā. Jūs kādreiz bērni esat dzirdējuši, kā runā marsieši? Nē, mēs nedzirdam. Mēs neesam dzirdējuši, Tofik, un mēs ļoti gribam dzirdēt, kā tad runā marsieši. Parādi mums, lūdzu. Es teicu, labdien, bērni! Tik garā teikumā. Tā tava valoda ir ļoti sarežģīta. Man liekas, ka mums vieglāk visiem būtu runāt latviešu valodā. Jā, Labi? Centīsimies iemācīties latviešu valodu un visu pateikt latviešu valodā. Jā. Bet uzzināsim, kādi bērni pie mums šodien ir ciemos un no kurienes ir viņi. Labdien! 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 Mani sauc Tofiks, bet kā tevi sauc? Mani sauc Maša. O, Maša! Cik skaista meitene! Jau, Maša! Nebaidies, viņš tikai jokojas. Tā. Kur tu dzīvo? Es dzīvoju Rīgā. Rīgā? Kas tu esi? Es esmu krieviete. Krieviete? Bet Maša tik labi runā latviski. Я просто очень хорошо учу латышский. Aha, tu mācies latviešu valodu. Ļoti labi. Tāpēc, Tofik, Maša, tev varēja atbildēt latviski, un tu visu saprati, vai ne? Ļoti labi, jo Tofiks arī mācās latviešu valodu. Tāpat kā tu. Uzzināsim, no kurienes ir pārējie bērni. Labi? Labi. Kā tevi sauc? Mani sauc Daša. Daša. Maša un Daša. Dašičko! Oi, Tofik, to ar to mīļošanos un bučošanos. Tu arī esi krieviete? Krieviete. Krieviete, arī krieviete, bet arī atbildēja tev latviešu valodā. Ļoti gudri bērni. Lidojam tālāk! Lidojam tālāk. Labdien, bērni! Labdien! O, saka man lūdzu, kā tevi sauc? Mani sauc Andrija. Andrejs. Andrejs, jā. Kas tu esi? Meitene vai puika? Puika. Man liekas, kā onkulis. Tofik, tā tikai tu vari pajautāt. Tu taču redzi, viņš vēl ir mazs zēns. Mazs zēns. Mazs zēns. Tā. Nu, un kur tu dzīvo? Rīgā? Rīgā? Jā. Tofik, tikai tu viens mums esi no Marsa. Visi pārējie, kā izrādās, mēs dzīvojam Rīgā. Jā. Vai ne? Bet kas tu esi? Andrej, vai tu esi latvietis? Jā. Jā. Tu esi latvietis? Tu esi redzi. latvietis? Arī audzinātāji mums bija latviete, un Tofik, arī es esmu latviete. Daži bērni ir krievu tautības bērni, daži ir latviešu tautības bērni. Bet kā tevi sauc? Mani sauc Ira. Īračkā! Tev patīk konfektes? Irā. Vai tev garšo konfektes? Tev Tofiks garšo? vienmēr prasa to visiem bērniem. Tev garšo? Конфеты. Aha, tu pārtulkoji, ja? Nu, garšo vai negaršo? Negaršo! Iedomājies, Ļoti kāds. Потому что от этого зубы болят. наверное. Tieši tā zobi Tofik var sāpēt, ja ēd ļoti daudz konfekšu. Pareizi, Maša tev saka. Jā, Irā, man interesē. Kas tu esi? Креветная. Krieviete? Bet Ira arī mācās latviešu valodu. Jā, Tofik, drīz jau mēs pavisam drīz varēsim visi sarunāties latviešu valodā. Jā. Tikai tev bērniem būs jāpalīdz. Jā. Jā. Lidojam. Tagad. Uzmanīgi, Tofik, tur jau sēž lācis. Piedod man, lacītis. Lācis tev piedod, tikai jums abiem te pietiks vieta. Sēdi prātīgi. Jā. Labi. Labdien! Labdien! O, cik skaista meitene! Kā tevi sauc? Mani sauc Kсюша. Kšūšinka! Ļoti jauki. Man
ļoti interesanti. Tev ir dzīvnieki kaut kādi? Māja ir? Dzīvnieki ir? Sunītis? Vai kaķis? Suns tev ir? Suša ir suns. Kādā krāsā? Melna krāsā. Mēs varēsim aiziet apskatīties kādreiz pie tevis ciemos. Varēsim? Ja, Tofik, mēs redzēsim Ksušas melno sunīti. Viņš ir liels vai maziņš? Liels. Liels suns. Lielāk nekā es. Lielāks par Tofiku? Lielāks? Koši? Jā. Lielāks par Tofiku. Ksuša, kas tu esi? Krieviete. Tu esi krieviete? Jā. Bet brālēns arī krievs ir. Nē. Kas viņš ir? Kas tad? Lietuvietis. Lietuvietis. Ksuša, pastāstam Tofikam, viņš jau nezina, kas ir lietuvietis. Tofik, Lietuva atrodas blakus Latvijai. Un tie cilvēki, kas dzīvo Lietuvā, lielākā daļa no viņiem ir lietuvieši. Tāpat kā uz tavas planētas. Jā. Lielākā daļa ir marsieši, bet ja kāds cits atbrauc, tad arī latvietis varbūt var dzīvot uz tavas Marsa planētas. Jā. Vai ne? Jā, Ksuša, kur viņš dzīvo? Tavs brālēns? Lietuvā. Interesanti. Es tev teicu. Bet Lietuvā arī ir konfektes. Vai Lietuvā ir konfektes? Es domāju, ka ir. Jā, tad kārtībā, tad tev patīk, vai ne? Jā. Ir ļoti interesanti. Krievi, latvieši, gruzīni, lietuvieši, igauni. Daudz tautas. Liene! Liene! Nu, ko tu kliedz atkal? Kas notika? Man ļoti interesanti. Nu, Cik daudz ir tautas, bet ar ko atšķirās katra tauta? ar ko atšķiras? Nu, pirmkārt jau ar valodu. Tu taču zini, katrs runā savā valodā. Vai ne? Pareizi. Jā, tu zini marsiešu valodu. Citi zina krievu valodu, latviešu valodu, angļu valodu, franču valodu, vācu valodu, gruzīnu valodu. Ļoti daudz valodas ir pasaulē. Bet, Tofik, ir vēl dažas lietas. Piemēram, katrai tautai ir savas pasakas. Katrai tautai ir savas dziesmas. Katrai tautai ir savi dzējoļi. Pareizi! Jā, un katrai tautai ir arī savas dejas. Savas dejas. Savas dejas. Piemēram, ko dara uz Marsa? Uz Marsa? Jā, dzied vai dejo? Dejo? Vairāk dejo. Jā. Labi. Man liekas, es Varbūt- ļoti gribētu redzēt, kā uz Marsa jūs dejojat. Nodejosi savu tradicionālo marsiešu deju. Parādiet tev, ja? Mēs aplaudēsim visi, vai ne? Man Protams, vajag ritms. ritmu. Tev ir nepieciešams ritms. ritmu. Mēs varam ar plaukstām sist ritmu, un vēl mēs varam ar kājām. Jā. Kā tu gribēsi? Kāds ritms tev ir vajadzīgs? Lēns vai ātrs? Labāk, man liekas, ka labāk būs aplausi. Ar plaukstām Jā, jā. un tādu ātru vai tādu lēnu? Kā tu- Ātru. Pamēģinām, visi pamēģinām. Saliekam plaukstiņus vienu pret otru un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Veres? Vēl ātrāk! Tu jau nevari paspēt nemaz! Fū! Nu gan jums uz Marsa dejas! Jā, bet zini, Tofik, mēs arī tev iemācīsim kādu deju. Vai
rotaļu, labāk rotaļu. Rotaļu, kuru Latvijā mēs spēlējam tad, kad mēs gribam rotaļāties. Gribi iemācīties? Jā. Labi, iesim rotaļā. Jā. Iesim rotaļā. Tikai latviešu rotaļas nebūs tik traki ātras kā tava marsiešu deja. Tā kā tu visu sapratīsi, un mēs tev visu pamācīsim. Jā. Nu ko, sastājamies aplī. Kas dārzā, bitīt rožu dārziņā. Kas dārzā, bitīt rožu dārziņā. Ložņā bitī, cauri zaru zāriem, cauri lapu lapām. Jā, citu atrod, liec to savā vietā. Jā, citu atrod, liec to savā vietā. Redzi, Tofik, un tagad par bitītēm kļūst tie bērni, kurus iepriekšējās bitītes izvēlās. Aha! Tādu rotaļu mēs mākam, un tāda tagad zināsi arī tu. Jā. Bet vēl, Tofik, vēl Latvijā mēs mākam skaitīt dzejoļus. Gribi dzirdēt kādu dzejoli? Jā. Nu tad klausies. Šuškā, pagaidi man. Es gribu dzirdēt. Nu, varam. Sniedziņš krīt, visu zemi apsedrīdz. Sniedziņš krīt uz vaidzeņiem, sniedziņš krīt uz pleciņiem. Iekrīt mūsu rociņām. Ai, cik priecīgas ir tās! Молодец! Только молодец! Redzi, cik skaistu dzejoli Maša tev noskaitīja? Mācies! Bet vēl Latvijā bērni bieži vien klausās un paši stāsta pasakas. Gribi dzirdēt vienu latviešu tautas pasaku? Jā, gribu! Tofik, Jā. mēs tev pastāstīsim latviešu tautas pasaku par to, kā gliemezis tika pie savas mājas. Gribi zināt, kā tas notika? Jā, Pasakā būs tik interesanti notikumi. Sēdi un uzmanīgi klausies. Reiz kādā lielā mežā zvēru ķēniņš Lauva izdomāja uzaicināt visus zvērus pie sevis ciemos uz lieliem svētkiem. Ciemos atnāca lūsis, ciemos atnāca lapsiņa, ciemos atnāca varde, ciemos atnāca dusmīgais pelēkais vilks un mazā pelīte Pikstīte. Kas vēl atnāca ciemos? Protams, zaķītis, protams, pūce atlidoja uz svētkiem, protams, alnis, lācis, briedis, sēzis un pat meža cūka atnāca. Un pie Lauvas ciemos arī slieka atlīda un mazā skudriņa, un no koka svētkus vēroja vāverīte. Visi svētkos daudz ēda, daudz dejoja, priecājās, valdīja īsta jautrība. Tikai zvēru ķēniņš Lauva skatījās, ka gliemezis nav atnācis ciemos. Kāpēc? To tūlīt uzzināsi, bet Lauva to tajā brīdī arī vēl nezināja. Otrajā dienā Lauva iet pa mežu un ierauga gliemezi, kas nāk tam pretīm. Lauva jautā: kur tad tu vakar biji? Un gliemezis
Neko ļaunu nedomādams, Lauvam atbild: es negribēju iet ciemos. Nekur nav tik labi kā paša mājās. Lauva dusmīgs sarauca uz acis un norūcās. Gliemezis nobijās. Un kopš tā brīža Lauva dusmīgā balsī pateica: nenāci pie manis ciemos, turpmāk vienmēr savu māju nesīsi līdzi uz muguras. Un kopš tā laika Gliemezis, lai ietu, kur iedams, māju nesā sev līdzi uz muguras. Redzēji, kā Lauva zvēru karalis izdarīja? Jā, viņš ir gudrinieks. Gudrinieks, un tā bija latviešu tautas pasaka. Tev patika? Ļoti patīka. Nu re, vai uz Marsa arī bērni stāsta pasakas? Nē. Tikai dejo? Jā, tikai dejo. Tad labi, ka tagad tu zini latviešu tautas pasaku. Jā, tas ir labi. Pasaki bērniem paldies! Paldies, bērni! Paldies, Tofik! Nu ko, mums laiks doties, bet bērni ies uz savu grupiņu un pastāstīs vēl kādu pasaku viens otram, bet mēs atvadamies, ja? Jā. Nu ko, atā bērni! Atā! Visu labu jums! Atā! Nu redzi, bērni ir aizgājuši gulēt, pastāstīja tev pasaku, kopā parotaļājāmies, Maša tev pat dzejolīti noskaitīja. Jā, man to patīk. Tev patika? Jā, ļoti. Tofik, bet ko vēl tu savā pirmajā dienā uz planētas Zeme esi uzzinājis? Jā. Kur mēs šodien bijām? Mēs šodien bijām bērnu dārzā. Protams, mēs bijām bērnu dārzā. Jā. Mēs redzējām, kā bērni Dzīvo bērnu dārzā. Jā, kā viņi dzied. Jā, kā viņi dejo. Jā, kā viņi skaita dzejoļus. Jā. Jā, bet kas tevi šodien pārsteidza visvairāk? Visvairāk, vai es domāju, cik dažādas tautas dzīvo uz zemes. Nu jā, šodien mēs uzzinājām Lietuvieši, Lietuvieši, Igauni, jā. Krievi, Baltkrievi, Latvieši. Jā, un visi tie, kuri dzīvo Latvijā, sarunājas latviešu valodā. Jā. Tāpēc jau arī atceries, Maša teica, viņa mācās latviešu valodu. Īra arī teica, ka viņa mācās un labprāt mācītos kopā ar tevi. Jo, ja mēs visi dzīvojam Latvijā, mēs visi gribētu sarunāties vienā valodā, lai mēs varētu saprast viens otru. Pareizi? Pareizi. Jā, bet vai tu gribētu zināt, kādi ir lietuvieši? Kā viņi dzied, kā viņi dejo? Man to interesē. Tev tas interesē? Jā. Man ir kāda Man ir ideja. Tev arī ir ideja? Stāsti savējo, stāsti pirmais. Nu? Vieni. Varbūt mēs braucām uz lietuviešu skolu. Tu domā, ka Latvijā ir lietuviešu skola? Man liekas, ka ir. Un pareizi tev liekas. Jā. Es apsolu, ka mēs noteikti aizbrauksim ciemos uz lietuviešu skolu un varbūt, ja tu labi uzvedīsies un neprasīsi daudz konfekšu, arī uz citām skolām. Aiziet? Jā! Aiziet! Atā! Mēs dodamies ceļā! Visu labu! Atā, Tofik! Atā!